to The Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4079. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 29. janvārī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Pēc ļoti miglainas, drēgnas, lietainas, nejaukas nedēļas šodien spīdēja saulīte. Tātad par godu saulītei iesāksim šī vakara raidījumu ar Ķērbies saule sudrabota. Dzied Garazara vasaras vidusskolas koris ar draugiem, ieskaņots 2019. gadā. Šogad 2x2 kustība svin savu 60. jubileju. Ceturtdien bija pasākums tematiskais vakars 2x2 darīja muzejā Latvieši pasaulē, un pie vakara varēja pieslēgties arī caur Zoom vai Facebook. Es arī pieslēdzos, un tas tiešām bija ļoti interesants pasākums. Programmas laikā rādīja dokumentālu filmu, kas bija ieskaņota 1981. gadā, un tur redzējām vairākas pazīstamas sejas, ieskaitot vairākus čikāgiešus.
Daudz čikāgiešu ir piedalījušies 2x2, bet vai jūs zinājāt, ka 2x2 pirmsākumi ir Čikāgā? Ir izveidota mājaslapa 2x2, citos vārdos 2x2, tātad 2x2 pasaule.lv, un tur lasām šo. Pirmā 2x2 nometne notika 1964. gadā Ohio pavalstī, bet iepriekš 1962. gadā otrajos latviešu jaunatnes svētkos Čikāgā, kā 2x2 izmēģinājums, notika pirmais nelielais seminārs – dienas nodarbības. Dzejniece Valda Dreimane stāstīja par saviem iespaidiem, ciemojoties padomju Latvijā. Savukārt Tedis Zieriņš par to, kā plānot demonstrācijas, lai tās ievērotu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Tā kā šis ir 2x2 jubilejas gads, ir plānoti vairāki pasākumi, semināri, pārskati, izstādes un tā tālāk, un lai visus pasākumus īstenotu un izveidotu, 2x2 valde prasa semināru un nometnes dalībniekus dalīties ar savām atmiņām, dokumentiem, fotografijām, vēsturiskiem priekšmetiem un tā tālāk. Latvijas radio programmā Globālais latvietis 21. gadsimts 15. janvārī izskanēja programma Kustība 2x2 šogad svin 60. jubileju. Pilna intervija ilgst apmēram 40 minūtes, un to var apskatīties caur lsm.lv. Mājaslapā parādās arī 2 fotogrāfijas no Vandas Daugstes un Jāņa Lazovska. Tie, kas varbūt nezin, Jānis pavadīja vairākus gadus Čikāgā studējot un bija viens no Krišjāņa barona latviešu skolas saimes mīļākiem skolotājiem. Intervijas lapā parādās arī 2 fotogrāfijas, kas tika uzņemtas intervijas laikā, un Jānim mugurā ir Krišjāņa barona latviešu skolas tēkrakls. Paklausīsimies tagad izvilkumus no intervijas. Lai kur mēs būtu, Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, Lai kur mēs būtu, tie esam mēs. tie esam mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. gadsimts. Nodibinājuma 2x2 mērķis ir radīt vidi, kurā katrs latviešu jaunietis pilnveido sevi un Latvijas sabiedrību. Šogad 2x2 kopiena atzīmē savas darbības 60 gadus. 2x2 nometni izveidoja pagājušā gadsimta 60. gados, un toreiz tā pulcēja trimdas latviešus Amerikas Savienotajās valstīs. Kopš 2015. gada 2x2 notiek arī Latvijā. 1964. gadā, tad, kad veidoja 2x2 nometni, pie mērķiem bija rakstīti šādi vārdi: veidot dedzīgu, apzinīgu un latvisku jaunatnes darbinieku saimi, radīt draudzības un kopības saites nākošo latviešu sabiedrības veidotāju starpā, meklēt mērķus, pieejas un ceļus tagadnes un nākotnes uzdevumiem, kā arī rast ceļus, veidot ciešākus sakarus paudžu starpā. To var lasīt ar rakstām mašīnu rakstītā rakstā, un jāteic, šie mērķi joprojām ir aktuāli, tāpēc kustības padome turpina veidot radošu un daudzveidīgu 2x2 programmu, lai vienkārši palīdzētu jauniešiem izjust piederību latviešiem un Latvijai. Tas ir tas, par ko mēs runāsim šīs reizes raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts, un starp citu visus šos gadus neoficiālais 2x2 sauklis bija pulcēties, priecāties, precēties. Tas tā, lai viss neizklausītos dikti nopietni. Šodien studijā esam aicinājuši Vandu Daugsti, kur ir semināra 2x2 padomes locekle no Nīderlandes. Sveicināti, Vanda! Sveika!
Jānis Lazovskis ir semināra 2x2 padomes loceklis, bijis arī dalībnieks, arī pats ir bijis nometnes vadītājs un ir arī bijis raidījuma Globālais Latvietis 21. gadsimts viesis, runājot tieši par 2x2. Sveicināti, Jāni! Labdien! Un Justīna Elferte 2x2 60 gadu jubilejas gada pasākumu koordinātori mums ir pieslēgusies attālināti. Sveicināti, Justīna! Sveiki! Kas tad notika pirms tiem 60 gadiem, kā šī kustība veidojās, radās, dzīma? No nostāstiem es varu teikt, ka bija tāds laiks trimdā, ka tā paudze, kas bēgļu gaitās nonāca Ziemeļamerikā, saprata, ka ar tām tur izveidotajām sestdienas skolām, vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem nepietika, ka tie jaunieši, kas ir universitātes vecumā, aizejot uz augstskolām, aiziet arī no latviešu sabiedrības. Un, lai viņus nepazaudētu, nolēma rīkot šādus 7 līdz 10 dienu garas nometnes, seminārus, tikšanās reizes, tā, lai pulcētu jauniešus no 18 līdz 30 gadu vecuma, un viņiem uzlādētu tās latviskās baterijas. Jāteic, ka tas vecuma ierobežojums 18 līdz 30, laikam šo 60 gadu laikā nav īsti mainījies, jo projām ir 18, 30, vismaz arī runājot par šā brīža 2x2. Par tiem iemesliem, kādēļ bija nepieciešams veidot 2x2 nometnes, Vandu tūdaļ papildinās Liene Dindone, kura šeit pat šai raidījumā Globālais Latvietis 21. gadsimts pirms 5 gadiem stāstīja par šiem kustības rašanās iemesliem. 2x2 faktiski ir mans dzīves stāsts, jo 2x2 veidoja, es gribu teikt, bēgļi. Man liekas, tagad šīs dienas latviešiem ir aizmirsies, ka tie cilvēki, kas uzsāk Amerikā, Kanādā, ārzemēs organizācijas kā 2x2, viņi bija bēgļi, viņi bija spiesti atstāt savu tēvzemi, atstāt savus vecākus, savus mājas, savus ģimenes. Un aizbraucot uz ārzemēm, viņiem viens nekas nebija, bet otrs viņi arī redzēja, cik ļoti ātri jaunieši, viņu bērni sāka zaudēt tieši savu saikni, savu latvietību, sāka asimilēties, amerikanizēties. Un tad tie vadītāji, tā kā Bruns Rubes, viņš bija viens no tiem Toronto, kopā ar viņu draugiem runāja, kā jauniešiem iemācīt izjust latvietību, bet arī kā vadīt organizācijas, jo viņi rūpējās par to, kas ārzemēs palīdzēs vadīt sabiedrību. Un tad 60 gados no paša sākuma viņi jau veidoja jauniešu seminārus, un tiem semināriem, tāds nedēļas nogales kurs, un tad pārgājas kaut ko nopietnāk. Tā bija 2x2 nometne. Mēs vairāk saucam par nometni Amerikā. Liena saka, tā ir mana dzīve, 2x2 ir mana dzīve. Vanda, kā jūs nonācāt līdz 2x2? Es esmu dzimusi un augusi ASV, un kad man bija, neatceros, 18, 19 gadi, es jau sāku studēt. Es biju tas īstais trimdas produkts. Es gāju sestdienās uz latviešu skolu, pirmdien uz grāmatu pulciņu, otrdien uz teātri, trešdien uz kori. Tas viss bija latviešu vidē. Jā, mans hobijs, mana brīvā vaļa, mana brīvā laika nodarbošanās bija būt par latvieti. Un tad, kad es jau biju pastāvīga, puslīdz pieaudzis cilvēks, vismaz prātā, man tā likās, mani vecāki man uzdāvināja dalību šajā nometnē, vienā no ziemas nometnēm, kas bija Mičigānā. Mana māsa bija bijusi iepriekš, viena no manām māsām, un tad mēs ar draudzeni nolēmām, labi, izmēģināsim, redzēsim, kas tas tāds ir. Un kas tas bija? Tas bija brīnišķīgs pārdzīvojums un piedzīvojums, kur es satiku savus vienaudžus no visas ASV un arī no Kanādas, ar kuriem man joprojām ir ārkārtīgi tuvas attiecības, kur es iedziļinājos un mācījos par latviešu folkloru, par politiku, par vēsturi. Bija brīnišķīgs piedzīvojums. Tur bija tādi grandi toreiz kā Juris Kronbergs,
un citi, kas vienkārši bija uzreiz pieejami un uzrunājumi uz tu, kas bija fantastiski, un mēs sarakstījāmies pēc tam visi un sarunājām, ka mums noteikti ir jātiekās atkal nākamajā, un šis viss manā dzīvē tādā ziņā bija latviskās, es gribētu teikt, identitātes tāda izvēle, jo es varēju arī neizvēlēties turpināt. Protams, ka es biju maziņa un gāju tajās sestdienas skolās un teātrī un tautsdejās. Tas bija vecāku, daļai uzspiests. Un tagad jau es varēju lemt pati, ko es darīju, un es izvēlējos to darīt, jo tas mani saistīja, un tas man bija svarīgi. Bija kāds, kurš neizvēlējās, vienu reizi pamēģināja, teikt, šis nav man. Man liekas, ir bijuši gadu gaitā, jā, ka viņi varbūt vienu vai otru iemeslu dēļ nav turpinājuši, viņi varbūt ir piedzīvojuši vai piedalījušies tikai vienā nomenē. Ir noteikti, bet ir tādi, kas ir bijuši 10 un 12 un vēl vairāk nomenēs, gan kā dalībnieks, gan eventuāli kā vadītāji. Cik starp citu varētu par šiem 60 gadiem tādi divreiz divnieki būt bijuši? Ir kāds mēģinājis aplēst, cik? Tas ir liels projekts, un es vakar tieši klausījos ierakstu no 70. gadiem, un jau tajā laikā teica, ka ir 1100 dalībnieku bijuši. Tad varam konservatīvi minēt, varbūt 3-4 tūkstoši, varbūt vairāk, un arī tas, kā cilvēks stāsta par to, un citus aizrauj tā ideja, un man jau liekas, ka līdz ko tu izjūti to pamatu, ko Brunis Rubes un citi sākotnēji rakstīja, tad jau tu esi divreiz divnieks, jo tā ideja aizrauja vairāk nekā tā praktiskā realizācija. Bet kā praktiski, Jāni, nonāca līdz divreiz divi? Laikam praktiski būs caur Facebook. Tas bija tas, jo tā tas bija tajā brīdī, bet varbūt drusku atkāpjoties, tas noteikti bija tāds garāks ceļš, jo es piedzimu Latvijā, bet uzaugu Amerikā, un kā tādā, dalītā ģimenē gribējās gan pretoties tam, ko es redzu sev apkārt, gan es ļoti uzsūcu kaut kādas, man svarīgas lietas, pats arī tieši to pašu identitāti meklēju, un vispār tā identitātes meklēšana ir ļoti būtiska visā ārzemju latviešu sabiedrībā, jo, gribas, nevis gribas asimilēties, bet ir tik daudz, kas interesants, kas ir ārpus latviešu sabiedrības. Tie vilinājumi. Jā, bet tas nav ar negatīvu pieskaņu, tā vienkārši ir realitāte, un tāpēc 2x2 tas mērķis ir padarīt to latvietību arī pievilcīgu, un man liekas, tas ļoti labi sanāk, un tā arī mani spieda braukt uz Garazaru vasaras vidusskolu, tas ir, jaunākiem bērniem, tur man ļoti negribējās, bet tad es iepazinu latviešu sabiedrību tuvāk, un tur man ļoti patika, tur es atgriezos, arī kā audzinātājs. Un tad vēlāk arī tieši universitātes laikā es sapratu, ka man pietrūkst tās latviskās identitātes, jo man ikdienas vide bija starp Kanādas studentiem, un man pietrūka tas latviskais, un es redzēju ļoti skaistas fotogrāfijas Facebookā, un es nezinu, ja man tajā laikā prasītu, kas ir 2x2, es domāju, tur vienkārši tur iet forši, tur cilvēki ir smaidīgi, priecīgi, man arī to gribās, jo kaut kā tieši tas bija pietrūcis, un tāpēc pieteicos pirmo reizi 17. gadā tieši Vandas vadītajā nometnē, tas bija Mežrozēs pie Cēsīm, un tad, ar to viss sākās, vai arī savā veidā beidzās, es kļuvu par divreiz divnieku. Paklausīsimies tagad dziesmu Manā sirdī ar Lolitas Ritmanes mūziku, Māras Zālītes tekstu. Ieskaņots 2010. gadā 2x2 seminārā Malibu. Vairs neatgriezīsies, debesu
paklausīsimies mazliet vēl intervijas turpinājumu. Justīna, ceļš līdz 2x2niecei. Jā, es klausos šos stāstus, un es tā kā arī reflektēju, jo man liekas, ka visi stāsti ir tik, viņiem ir kaut kāda tāda interesanta miedarbība, jo visos stāstos ir tomēr kaut kas līdzīgs, kas ir viss savilkts kopā. Mans stāsts tātad arī ir drusku savilkums no virkni citiem 2x2 stāstiem. Mans tēvs uzauga ASV, viņš bija trimdas latvietis, un es teiktu, ka man tas nometņu garš, ja Vandai tā bija svētdienas skola, tad man nometnes bija no bērna kājas, jo mani sāka vest uz visādām šāda veida kopienu veicinošām nometnēm, kopš man bija viens gadiņš. Un tā es braucu uz pirmo no sākuma uz Īkšķiešiem, tad uz Eiropas vasaras skolu. Un tāpat kā Vandai, man pirmo dalību 2x2 uzdāvināja mans paps, ka es biju beigusi augstskolu. Un tad ilgi un dikti skatījos apkārt un sapratu, ka tas ir kaut kas, kas ir tik ļoti nepieciešams un tas viss ir atbalstāms, jo ir ļoti daudz nometnes un viss kaut kas, kas ir tieši tiem jauniešiem līdz 18, bet uzsvars uz tiem 18 līdz 30 īstenībā kaut kas, kas ļoti iztrūks, un tas ir laiks, kurā tieši jauni topošie līderi varbūt atrodas kaut kādos dzīves krustojumos, kur viņi nezina, kā turpināt. Un te tieši tā atbalstošā roka, kas nāk no tās 2x2 vides, ir kaut kas, kas ir izcils. Manā pirmajā 2x2 es atceros pēc augstskolas, es tieši nezināju, kur es likšos ar to savu augstāko izglītību, ko es darīšu. Un es biju Vandas vadītā domnīcā, kur sauca Vadi sevi, vadi citus. Un tur mēs tieši par šo reflektējām, par virkni jautājumiem, to skaitā, ko vispār nozīmē vadīt, ko nozīmē vadīt citus, un kā to dzīvē iznot. Un tur arī tās draudzības un tas, ka tev visi šie cilvēki, to skaitā no vadības, kas ir varbūt citās paudzēs, ir tiešām zvana attālumā vai sarunas attālumā un ir vienmēr gatavi dot to padomu, ir, man liekas, ka daļa no tā, kas arī mani ievilka, jo tas ir kaut kas, kas tev ir nepieciešams uzsākot savas visādās dzīves gaitas. Un te nu es esmu. Klausīsimies tagad īsfilmu no 2017. gada vasaras 2x2. Man 2x2 bija tik svarīgs, jo tas ir kā es izveidoju savus draugus Latvijā. Un vienkārši pat šeit ir tik daudziem jauniem cilvēkiem, mēs visi esam sanākuši kopā vienā nedēļas laikā. Viņi saved kopā tās divas latviešu pasaules, ārzemju latviešus un Latvijas latviešus. Brīvais laiks, ko tiešām vasarā pavadi un apgūst kaut ko jaunu, nebijuši satiest cilvēkus no dažādām pasaules valstīm. Un satiest cilvēks, kur nekad nebūtu iedomājies tev sabiedrībā satikt. Ikdienā es neesmu apkārt kaut kādu latviešu sabiedrību vai centru. Es ceļoju visu laiku un nav laiks īstenībā iesaistīt tajā pasaulē. Bet 2x2 man atgādina, cik spēcīgi un īpaši šo sabiedrību ir un šī kultūra ir. Šeit ir tik gudri cilvēki un iedvesmoti cilvēki. Un es domāju, ka mēs patiešām varētu būt daļa no Latvijas nākotnes. Es gribēju uzlabot gramatiku, manu vārdu krājumu, kā arī es gribēju mācīties latgaļu valodu. Un to mēs darījām arī. Redzesloks ir paplašinājies, un es domāju, 2x2 ir liela daļa no tā, jo agrāk
es tik daudz nediskutēju politiku un sabiedrību, un es visam nesapratu, kā sabiedrība Latvijā darbojās. Un tagad, kad man ir labāka zināšana par to, es domāju, kāda man loma varētu būt Latvijā. Tās draudzības, ko es ieguvu, man būs uz visu mūžu. Man tas bija ļoti nozīmīgi, lai es saprastu, ka neatkarīgi no tā, kuras kādreiz pasaulē attapšos vai kuras kādu brīdi pavadīšu, Latvija vienmēr būs mans sākuma punkts un vienmēr, kur atgriezties. Vai kādēļ nedziedāju, kad man grūti apstrādāju, rokas kājas piekusušas, mēlē mana nepiekus. Rokas kājas piekusušas, mēlē mana nepiekus. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Šonedēļ īpaša pateicība sekojošiem klausītājiem par dāsnajiem ziedojumiem – Austrai Atslēgai un Stasim Baginskim. Mīš, paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America, Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Dzirdēsim dziesmu Gaismā rotāties. Mūzika un vārdi Lauris Valters. Dzied Lauris Valters un Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris Vivere. Diriģents Gins Ceplenieks. Mēs esam tagad tieši šeit, pāri visam, kas bijis un būs. Nejautā, kur ved šis ceļš, paļaujies un ejam kopā. Daugaviņas maliņā priežu ielokā. Es jūtu, tu jūti, lai cik brīžiem grūti, mēs varam gaismā rotāties.
krāsnes trīs vispožākās, kas mūsu zemē pāri mīts. Sargātās vien uzticies, iededz liesmu savā sirdī. Daugaviņas maliņā seno priežu ielokā. Es jūtu, tu jūti, lai cik brīžiem grūti, mēs varam gaismā rotāties. Daugaviņas maliņā seno priežu ielokā. Es jūtu, tu jūti, lai cik brīžiem grūti, mēs varam gaismā rotāties. Mausa saule pār Latviju, mausa saule pār Latviju. Un tagad klausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šovakar es jums noskaitīšu dažus dzejoļus par draudzību. Tagad es jums noskaitīšu vienu Imanta Ziedoņa dzejoli. Es tieši uz ielas eju tev klāt. Es gribu ar tevi parunāt. Es gribu tev paskatīties acīs. Es zinu, kas acīs, ka tā nav pieņemts. Lai teic, lai saka, ak šī pieklājības spīdošā laka, kas cilvēkus ilgi vēl norobežos, kas cilvēkus pārvērš galantos ežos. Vai drīkst tā uz ielas piet un teikt, tu esi skaists, bet tu esi blēdis? Vai cilvēks var cilvēkam pieiet klāt un atzīties, šodien es neesmu ēdis? Un ko sacīs ļaudis un paša sirds, ja viņš pie svešiem cilvēkiem aizies un pieklauvēs, vai tu vari man iedot gabalu maizes? Ko sacīs ļaudis, vai projām trieks un teiks, ka nav nekāda došana? Ko sacīs paša sirds pa sevi, ka tā ir ubagošana? Kāpēc tu domā, ka vārdi teikti uz ielas nav patiesi un nav īsteni? Un kāpēc tu gaidi, lai atnāk kāds trešais un mūsu drauga dzīvoklī iepazīstina? Es iešu uz ielas katram klāt, kurā cilvēka dvēseles gaismu redz, un teikšu, es arī ilgi biju ļaužu norobežotības aizturēts. Es arī ļoti ilgi biju starp tuviniekiem ieslēgts, pie 10 tuviem draugiem un paziņām, kā pie 10 stabiņiem pieslēgts. Bet tagad tieši uz ielas iešu tev klāt, kā tu dzīvo un kā tu cīnies. Es gribu ar tevi parunāt, par ko tu brīnies. Tagad skanēs dziesma Draugi, dzied Dainis Porgans. Starp darbiem, kas vienmēr sauc, mēs piemirstam draugus vecos, ko nemaz nav tik daudz. Nav laika, lai ietu ciemos, nav laika pat piezvanīt, jo zinām, ka draugi piedos tā.
visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens starp draugiem lieks. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Tik viegli ir atrunāties, ka laika jau nepietiek, ka nedrīkst ne brīdi stāties, tikai tad tālu tiek. Tā traucam viens otram garām, jo baidāmies nokavēt, bet kamēr vien darbus darām, draugus var pazaudēt. Bet kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens starp draugiem lieks. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Ar mūžīgu steigu plecos, starp darbiem, kas atkal sauc, mēs piemirstam draugus vecos, lai gan to nav tik daudz. Tā turpinās dzīves plūdums, un jāvar tam līdzi skriet. Vien vēlamies, lai no sirds mums jautā draugs, kā tev iet. Bet kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens starp draugiem lieks. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Bet kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens starp draugiem lieks. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Tagad es jums noskaitīšu 2 Guntara Rača dzejoļus par draudzību. Draudzība spēj ļoti daudz uzcelt jau sagrautu sienu, turēt pie rokas un atkal būt visiem par vienu. Bet vai tādēļ esmu dzimis un šodien neizdzisu? Draudzība spēj ļoti daudz, mīlestība spēj visu. Paldies par mīlestību, draugi! Es arī mīlu jūs mazliet, par to, ka bijāt vienmēr līdzās un neļāvāt man vienam iet. Mēs kopā gāzām lielus kalnus un plaukstās slēpām asaras. Paldies par mīlestību, draugi! Bez tās mēs nebūtu nekas. 25. janvārī klajā nāca jauns albums. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis ar savu albumu Nīcas garais sauciens un leiši. Albums ir pieejams YouTube. Noklausīsimies 2 dziesmas. Rami, rami, es dziedāju vēl, jo rami gavilēju. Lai balsi nu nevar
vien vaināja, vainā visu auguminu. Aira, airīdirā, aira, raulala. Vainā sivu, vainā dzedru, vainā darba nemakošu. Aira, airīdirā, aira, raulala. Sautiesinu sīva dzedra, sautiesinu darba maku. Aira, airīdirā, aira, raulala. Vakatiesi mežu galī, lai balsīnis pāriskana. Aira, 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 lala. Lai balsīnis pāriskana, lai dzird manis araginis. Aira, 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 lala. Ja tas mani neredzēja, lai balsāji klausījāsi. Aira, 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 lala. Ak, jau manu skaņu balsu, manu dižu auguminu. Aira, 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 lala. Vai tie akli ciema puiši, kā tie mani neredzēja. Aira, 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 lala. Pirms dažām dienām klajā nākusi vēl viena dziesma Tumši brūnas acis, dzied Ainārs Bumbieris. Man jau likās, vairs nekas manu sirdi nesildīs. Vēl jau notiks šis un tas, bet vai sapņus piepildīs. Dienas nebūtībā skrien, un es joprojām esmu viens. Nezinu, kā dzīvotu, ja tu man pretī nenāktu. Tikai tavas tumši brūnās acis, tikai tavi ogļu melnie mati, tikai tavi mulsinošie skati manā sirdī. Liesmu dēdz, tikai tavas tumši brūnās acis, tikai tavi ogļu melnie mati, tikai tavi mulsinošie skati manā sirdī. Liesmu dēdz, tavu maigo roku glāsts, vienaldzības sienu jauc. Sirdī negrib ticēt prāts, kā man dāvināts tik daudz. Atkal saule atspīd man, atkal ticu brīnumam. Nav nekā, ko nespētu, un visu to man devi tu.
tikai tavas tumši brūnās acis, tikai tavi ogļu melnie mati, tikai tavi mulsinošie skati manā sirdī. Liesmu dēls, tikai tavas tumši brūnās acis, tikai tavi ogļu melnie mati, tikai tavi mulsinošie skati manā sirdī. Liesmu dēls. Tavas tumši brūnās acis, melnie mati, šie mulsinošie acis skati, kas manā sirdī. Liesmu dēls. Tavas tumši brūnās acis, tikai tavi ogļu melnie mati, tikai tavi mulsinošie skati manā sirdī. Liesmu dēls, tikai tavi mati, tikai tavas acis, tikai tavi mulsinošie skati manā sirdī. Klausīsimies vēl vienu Aināra Bumbiera dziedāto dziesmu. Varbūt domāsit, ka ir pa agru šo spēlēt, bet nu pat 2 cilvēki Facebookā ielika fotografijas, ka viņu dārzos jau zied sniegpulkstenītes. Tātad dzirdēsim Aināru Bumbieru dziedam Sniegpulkstenītes. Pēdējo sniegpārslu lietus, kad aizskalo prom. Pēdējo atmiņu ziema, kad augsta bija vēl. Saule star smaigi, kad zemē jau skūstu sniedz. Sniegpulkstenītes par dzīvi mums priecāties liek. Uzzied sniegpulkstenītes un šķiet dzīve gaišāka kļūst. Neskumsti draugs pēc sniegpulkstenītes uz galda sev liec. Kaut gan šur tur vēl vējš asi sejā grib pūst. Pasmaidi sniegpulkstenītēm, lai pavasars pasmaida mūs. Visu, kas sasāpēts ziemā, tās aiznesīs prom. Visur, kur laime zied klusu, tās pasmaidīs līdz. Baltas kā pirmais sniegs, tagad tā vietā nu būs. Mīļas kā pirmais skūps, tagad tās pasmaidīs mūs. Uzzied sniegpulkstenītes un šķiet dzīve gaišāka kļūst. Neskumsti draugs pēc sniegpulkstenītes uz galda sev liec. Kaut gan šur tur vēl vējš asi sejā grib pūst. Pasmaidi sniegpulkstenītēm, lai pavasars pasmaida mūs. Uzzied sniegpulkstenītes un šķiet dzīve gaišāka kļūst. Neskumsti draugs pēc sniegpulkstenītes uz galda sev liec. Kaut gan šur tur vēl vējš asi sejā grib pūst. Pasmaidi sniegpulkstenītēm, lai pavasars pasmaida mūs.
Pasmaidi sniegpulkstenītēm, lai pavasars pasmaida mums. Pasmaidi sniegpulkstenītēm, lai pavasars pasmaida mums. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu, kas ieguva pirmo vietu 1982. gada mikrofonu aptaujā. Cielaviņa dzied Jānis Paukštello. Sirsnīgs paldies par klausīšanos. Ar labvakar! Ai tēvu zeme stūru stūriem, cik tuvs un pazīstams ir viss. Gan kolkas raga vēji sūriem, gan lejšu males debesis. Viss apkārt zeme zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien ik krīt uz kurzeme, kā cielaviņa pretī skrien. Kā mātes sejā visā raugos, kā māte manī raugās viss. Gan staltais gaiziņš rudzu laukos, gan bērzu birzīs inesīs. Viss apkārt zeme zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien ik krīt uz vidzeme, kā cielaviņa pretī skrien. Var visu mūžu alkt un tiekties, vēl vienmēr aicina it viss. Gan rāznas tāles neaizsniegtās, gan mākoņu kalna atbalsis. Viss apkārt zeme zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien ik krīt uz Latgale, kā cielaviņa pretī skrien. Viss apkārt zeme zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien ik krīt uz zemgale, kā cielaviņa pretī skrien.